Sveiks jaunams gadam! Jā, paskatīsimies, ko gan jaunams zīmē dzimušajiem nes nākamais gads. Jaunams nākamajā gadā gatavojas būt zvaigznes. Jā, tas ir par spīdēšanu, par pašapziņu, par savu ideālu saglabāšanu, par sapņošanu, par plānošanu tādā drīzāk kontekstā kā vizualizācija, kā iedvesma, kā redzējumi, kā kaut kas tāds, ko es ļoti, ļoti vēlos. Tas nozīmē, ka šis gads var atvest jūs pie notikumiem, ko jūs esat ilgi cerējuši, ar vārdu cerējuši tieši. Iespēja paspīdēt, iespēja būt spožam, tādam spožam, tā kā es domāju, televīzijas ekrānā uz skatuves, kaut kādā panākumu kontekstā, starmeša gaismā, faktiski tā negaidīti, tā atzinīgi, tā interesanti, priecīgi, ja? Un tāda sajūta, ka visi jūs ārkārtīgi novērtē. Zvaigzne saka, ka jums pašam ir sevi jānovērtē tas, ko jūs protat, ko mākat, un jāuzstāda lieli skaisti plāni, lieli skaisti sapņi. Ko nevajadzētu ņemt līdzi? Nevajadzētu ņemt līdzi tādu upuru lomu, no to, ka man var nesanākt, ka es iespējams nevarēšu, ka man nepietiek spēka, ka apstākļi ir ierobežojoši, ka man nav tādu pilnvaru. Visa tā sajūta, ka es esmu apstākļu vergs vai apstākļu upuris, ka es nevaru ietekmēt lietas, šo metiet nost, nemēģiniet sevi bremzēt, bet atcerieties par pauzēm. Tās visiem cilvēkiem ir vajadzīgas un svarīgas, it sevišķi tiem, kas ikdienā ir starmešu gaismā, kas ir uzmanības centrā, kam ir ļoti liela atbildība. Atcerieties par pauzēm, bet lai šīs pauzes neievelkās, lai viņas nav pārāk ilgas, lai viņas nav pārāk bremzējošas. Un tas, ko vajadzētu attīstīt nākamajā gadā. Kam pielikt spēku un ko attīstīt? Pielikt spēku spēkam. Jā, tātad pielikt spēku fiziskai izturībai, fiziskajam ķermenim. Iespējams, tā ir vasara, jo šeit ir saule, šeit ir enerģija, šeit ir karstums. Iespējams, vasarā jums būs kāds fizisks aktivitātes, priekšlikumu, kurā jūs uzkrājat milzīgu enerģijas daudzumu, neatturieties no tā. Savukārt tiem cilvēkiem, kam ir darba saistības, kurā jūs varat atkal paspīdēt, būt līderis, būt priekšgalā, uzņemties atbildību, iet uz priekšu, jūs to gluži vienkārši varat darīt, tad ir, ka spēka ir bezgala daudz un ietekmes un varēšanas un tāda sajūta, ka apkārtēji jūs pamana, ievēro, novērtē un ir gatavi sekot jums. Gatavi sekot nevis tādēļ, ka jūs viņu aiciniet tos apkārtējos, bet tādēļ, ka viņi pamana spēku jūsos, tādu autoritāti, pārliecību pašam par sevi, un tas ir tas, ko varētu attīstīt. Un padoms. Padoms par kategoriskumu. Tātad prast un zināt savu robežu, nepārkāpt citu cilvēku robežu un pašam nepārkāpt savas robežas. Man liekas, ka šī ir ļoti svarīga tēma. Neizsmelt sevi arī tādos gadījumos, kad liekas, ka pasaule man prasa. Iemācīties pateikt nē. Jā, manuprāt, labs padoms jaunavām iemācīties pateikt nē, un lai jums izdodas soli pa solītim, vai ne? Tiekamies atkal.